Pravietis Sālihs, miers viņam izcelsme, no Sam bin Nūha, Noasa pēctečiem, no Īrama bin Sāma bin Nūha pēctečiem. Tauta Allah sūtīts uz Thamūdas tautu, vienu no senajām arābu ciltīm. Dzīves vieta. Viņi apmetās Al-Hidžras apgabalā, starp Hidžazu un Tabūku, tagad pazīstams kā Madāen Sālih. Tēls, viņi pielūdza elku dievus un būvēja mājas kalnos un līdzenumos. Allah svētība uz Thamūdu, viņi dzīvoja kalnos, būvēja pilis līdzenumos un cēla mājas klintīs. Korāna fragments no Al-Arāf 7, 73 un turpmāk, un uz Thamūdu mēs sūtījām viņu brāli Sālihu. Viņš sacīja: Ak, mana tauta, pielūdziet Allahu, jums nav cita dieva kā viņš. Jums no jūsu kunga ir skaidra zīme, šī ir Allahas kamieļmāte jums kā zīme. Tāpēc atstājiet to ēst Allahas zemē un nenodariet tai ļaunu, lai jūs nesasniegtu sāpīgs sods. Viņi lūdza brīnumu, un Allah izveda kamieļmāti no kalna kā zīmi. Sālihs brīdināja: neaiztieciet to ar ļaunumu. Ko Allah lika viņiem darīt, pielūgt tikai viņu. Atteikties no elku dieviem, atgriezties pie viņa. Viņu iznīcināšana viņi nogrieza, nogalināja kamieļmāti, izaicinot Sālihu. Tad Allah sūtīja uz tiem 3 dienu atlikumu, bet viņi neticēja. Viņus piemeklēja spēcīga kliedziens, As-Saiha, un viņi krita miruši savās mājās. Korānā minēts stāsts par Sālihu minēts 9 reizes Korānā. Galvenokārt surā Al-Arāf, nosaukta pēc Al-Hidžras, Thamūdas, kā arī surās Hūd, Aš-Šuorā, C, ticīgie Sālihs un ticīgie tika izglābti. Brīdinājums: neiekļūstiet viņu mājās bez cieņas, lai jūs nesasniegtu tas, kas viņus piemeklēja.